viņš ar tad uzdod jautājumu, vai ir arī sliktas zīmes. Es saku, sliktu zīmi nav. Ir atkarīgs tikai, kā cilvēks viņas pielieto. Jā. Tā varētu arī. Jo. Ir zīmes, es gribētu uzreiz papildināt, atvainojos, ka tā spontāni, ir gan zīmes, kuras nav mūsu sistēmā. Jā, tas to ir gan nevajadzētu jautāt, kas vispār nav mūsu sistēmā. Piemēram, kas ir no citām sistēmām vispār? Piemēram, es nezinu, 7 staru zvaigznes. 7 staru zvaigznes, jā, viņas nav rakstā mūsu te, un pat tur, ka viņas lieto, viņas jau lieto kā opozīcija, vai cīņai pret nelabo, teiksim, vai 5 staru zvaigznes, jā, Lietuvēn krusts, teiksim tā, jā. Tāpat tā saucamā 6 staru zvaigzne, jā, kas nāk no vidusjūras, jā, un kas ir arī Indijā sastopama. Ja mūsu platumgrādos viņa neiegūst nekur atbalsti dabas norisēs, un arī mūsu tradīcijās viņa nav. Ja? Zināt viņu netraucē lūdzu, zinām, ka viņa ir, tā mums palīdz saprast citas kultūras, ja? Bet viņu nevajag jaukt iekšā mūsu rakstu sistēmā, ne ar savu formu, ne ar viņas tulkojumu. Jo viņai Lietuvēn krustam taču ir sava specifiska funkcija. Jā. Tīri, ko arī lieto, kur mēs joprojām varam redzēt uzvilktus uz saimniecības ēkām. Bet jums nešķiet, ka pie tās mazliet sagrozītās zīmju uztveres varbūt ir vainojama arī kaut kādu citu kultūru uzslaņojumu, piemēram, kristietības ienākšanu? Jā, tā varētu teikt, jā. Ausvainojumsim mums tā ļoti kļūdaini. Svastika un ugunskrusts. Viņi divas atsevišķas zīmes. Pilnīgi un noteikti. Ugunskrusts augošais, attīstība. Svastika ir ienākošā enerģija. Kāpēc? Pavisam vienkārši. Ja mēs tā labi paskatāmies uz senindiešu zīmējumiem, sanāk kopā 4 zelti, 4 čūskas sanāk kopā. Un ugunskrusts sākās no punkta iziet, bet čūskas nesanāk kopā. Tātad svastikai nav kopā. Kāpēc? Kurš saka, tā sanāk, ko sanāk? Un viņa ir kā svētības zīme, kā sanāk, kā nes labumu. Tāpēc viņa svastika, tas ir laime. Es teiktu savādāk. Varbūt papildināt. Man gribas jūs papildināt. Jā. Te pacēs jautājums par zīmes nosaukumu un zīmes semantiku, simbolisku jēgu. Mēs viņus sākam jaukt. Nevajag jaukt. Mēs varam visas zīmes starp citu dievzīmes, ja mēs gribam. Jā, jo viņas visas ir, par mūsu ģeometriskajām zīmēm runājot. Visas viņas ir ieraudzītas, atskārstas dabas norisēs, cilvēku arī redzot kā daļu no dabas. Dievišķā daba, jā? Jā, dievišķā daba, jā. Tādā nozīmē viņas visi dievzīmes. Bet mums ir viena zīme, kur stūrgalvīgi visi grib saukt par dievzīmi. Kāpēc? Tur vēsturiski izveidojas tāda situācija, kad Ernsts Brastiņš jumtiņu, ja debesu zīmi nosauc par dievzīmi. Jā. Mēs jau iztirzējam te vienā sarunā, vai ne? Nosaukt viņu var visādi, bet viņa nevar, šī zīme nevar simbolizēt Dievu savā veselumā, savā patībā kā tāda. Jo viņa ir pēc mūsu raksta struktūrā trīsstūris, jeb jumtiņš, var simbolizēt tikai kāda veseluma pusi. Pēc savas iedos, pēc savas ģeometrijas, jo viņi neizaug no centra. Tāpēc es runāju par citām sistēmām, bet lasītājiem tas būs pārāk vārdos, tas ir pārāk uzreiz neuztverami. Jā. Līdzīgi ar ugunskrustu, un svastika. Svastika ir vienkārši svešs vārds, kurš latviešu valodā īsti nav. Lietuvieši vēl varētu teikt, ka viņam tas tā kā būtu tuvāks. Jā. Pērkona vārds ir ar šo sakni saistīts. Jā. Bet ugunskrusts šī gadījumā mums apzīmētu kaut kādu nozīmi. Ja mēs šo zīmi gribam nosaukt, mēs varam viņu nosaukt pēc kādas pazīmes. Un es savā grāmatā apskatu šos iespējamos variantus. Varbūt ir vēl kādi, bet es izvēlu šāds, ka varētu būt pēc formas nosaukt zīmi, lai viņu identificētu, lai atpazītu viņu. Varam nosaukumu saistīt ar kādu galveno nozīmi, ja? Vai ar kādu līdzību pēc formas dabā. Ja? Un tā ir ar daudzām zīmēm. Būtībā, lai runātu par šo zīmi, ko jūs pieminējāt, ja mēs viņu pēc formas, tad tas var būt zarotais vai kāšu krusts, piemēram.
Jā, viņš var. Pēc formas. Bet kādas ir nozīmes mēs viņai redzam? Un tad izrādās, ka nozīmes var būt gan ar uguni saistīts, varbūt ar laimu saistīts, ar pērkonu saistīts, ar visādiem virpuļu viesuļiem saistīts, jā, nozīmes. Pilnīgi pretējas nozīmes. No vienas puses ir uguns, no otras puses tā ir ūdens, atvars, jā. Ar čūskiņām var būt saistīts, ar zibeņiem var būt saistīts. Bet tātad jāievieš šī domāšanas skaidrība. Mums jāmācās domāt, runājot par savām nacionālajām vērtībām. Mēs nevaram nemitīgi tā pa diagonāli pārlecot pāri svastika, ugunskrusts, čūska. Nu, tā mēs nevaram grūti vienoties. Tāpēc es jau tevi. Jā. Ka tās izrādās vēl bez tam jau ugunskrustu ļoti bieži par laimes krustu sauc. Nu jā, un pamatot sauc, bet tad tiek uzmanība pievērsta tām vērtībām, kas ir saistīts ar laimes klātbūtni. Jo dainās gan laima cilvēka visumā dara to pašu, ko pērkons planetārajās visumā dara. Man laimiņa kronikala nopelēka akmentiņa, jā. Laima ir kā kalē, un pērkons ir debesu kalējs. Viņi abas darbojas uz vienas asas, vienas funkcijas. Bet viens kā kosmiskā laika ritus pērkons, un laimiņa kala mūža ritumu, jā, un tā. Nelaime ir tā, ka pateicoties visādiem kultūras nesējiem, mēs jau savu zīmi patiesos nosaukumus esam pazaudējuši. Mēs jau viņus saucam pēc kaut kādām kopīgām pazīmēm. Bet visi šitie te ir ugunskrusti, faktiski katrai zīmē šeit ir jānes savus nosaukums, lai mēs viņu atpazītu, lai mēs viņu saprastu. Ja. Nu jā, bet tātad jautājums paliek. Un šeit mums nevajag īstenībā ne strīdēties un pat nediskutēt, bet savā veidā vienoties. Nu, jā. Kā tā vienošanās notika, tas jau var būt citādi. Bet principā tā ir vienošanās. Vienoties, vai ir iespējams vienoties, vai arī vismaz tik daudz kā apzināties, ka ir vairāk šie nosaukumi. Nepastāvēt uz vienu, atklāt stāvēt, nē, tas ir tas un kaut kas cits ir pilnīgi nepareizs. Mēs zinām situāciju un līdz ar to mēs jau varam, patiesībā, nu jā, tas nav strīdi jautājums. Tā vienkārši ir, jo mēs attīstības tieši tā un jā. Jo tad, kad Brastiņš bija un tie citi sāk vākt viņus kopā, viņi pēc kaut kādām pazīmēm viņus nosauc to grupu un visu. Un labi, viņi dev grūdienu. Viņi dev grūdienu, jā, mums ir jāatver šis grūdienas. Ļoti skaists piemērs jums bija par to punktu un kvadrātu, jā. Un arī šeit nekas nav jāizgudro. Punkts un kvadrāts tad simbolizē pirmo domu, ideju, impulsu, jā. Jūs tādu ļoti skaisti noraksturojat. Bet interesanti, kad es lasu tagad etnogrāfu piezīmes, un tas ir nopublicēts, starp daudzajiem nosaukumiem, kuri nenozīmē it kā neko, tur cukatstiņa un sīts vai kas, viņš ir nosaukts arī par galdiņu. Jā, vismazākais punktiņš, galdiņš. Bet kas ir galdiņš mūsu folklorā? Galdiņam bija 4 stūri, visi 4 vajadzīgi. Pie viena saulelēts, pie otru norietē, pie 3. mīļamāra, pie 4. laima sēra un tā tālāk. Jā. Visa plašā pasaule, visi 4 debespuses, arī galdiņš. Bet pasaules uzbūve. Jā, tā ir pasaules uzbūve. Lūk, un tas jau arī ir Dieva doma, izpausdamies kā pirmā ideja impulsu, vai ne šis mazais punktiņš, vai ne? Pēc tam izplauks par visu plašo pasauli. Lūk, visuma struktūrālā domāšana struktūra parādās mūsu rakstā un to apliecina dainas, tas ir tas jaukākais. Nevis tā, mēs te tagad izdomājam, gribam būt baigi brašie, jā. Tikai teikt tā par šo daudzveidību, vai ne? Nu, tas var, man doma varbūt tas ir tāda, kad parastais, vienkāršākais variants, nu, tas ir ostas, tas simbols. Bet tālāk mums bija nāk zaroti. Jā. Tātad viņš ir spēcīgāks. Viņš nāk kāšots. Viņš ir vēl spēcīgāks, vai ne? Jo viņš katrs, jāsaka, šis zars, tas savs virziens, viņš ietēp vairāk enerģijas. Vairāk viņš var dot. Nu, tā ir, jāsaka, tikai tāds redzējums. Jā. Bet varētu domāt, ka tā ir. Jo kāpēc? Sevišķi tas ir jostās. Jostās faktiski lielākoties zīmes ir dārziņos vai veselos zīvužobos ietvertas, ja? Tāpēc, lai aizsargā zīmu spēku.
Bet dārziņš tas arī ir kaut kāds notikums, kaut kāds posms, dzīves posms. Jā, arī tas tā arī. to var skatīties, jā, kas tevi vada. Bet, teiksim, tie, apkārt dārziņas ilžu, viņi jau faktiski gandrīz vai nocietinājumus veido. Agrāk, ja mēs skatāmies veco pīļu nocietinājumus, to formas, viņas arī bieži vien ieaugstas tur vai ne, ja viņas ir tādas pašas. Jo viņas, teiksim, tā forma ņemta acīm redzot no tā raksta vai nekā labāk tur to ietērp.